Labdien, strēlnieki! Augustā skatāmies, ko tarot kārtas vēst. Strēlnieki būs diezgan vientulīgi. Strēlniekiem būs daudz laika vajadzīgs sev, savām pārdomām, savām lietām, savu lietu sakārtošanai, izpratnē. Un gribētos teikt, izmantojot šo atvaļinājumam, mieram, būšanai prom no cilvēkiem, ja ikdienā jūsu dzīve ir ļoti saistīta ar apkārtējo cilvēku darbošanās, no to, ka jūs esat ļoti iesaistīts tajā, tad šajā mēnesī vairāk atvēliet laiku sev, es gribētu teikt, gan ieplānojiet laiku sev, kad jūs varat tā mierīgi pastaigāties, mierīgi apcerēt, mierīgi palasīt grāmatu, mierīgi palaiskoties, pasauļoties, ja jums tas izdodas Latvijas vasarā. Un būt vienam un balstīties uz savu viedokli. Ja? Tad arī mēneša gaitā nedariet tā, ka jūs, laba ideja tur kaimiņiem, jā, labs ieteikums. Ja? Vairāk koncentrēties uz sevi, uz savu izpratni un uz to, kā jūs to darītu. Ja? Un ja jūsu viedoklis nesaskan ar apkārtējo viedokli, šajā mēnesī nav obligāti iedziļināties. Ja? Es gribētu teikt, jūs varētu mierīgi pārdomāt, un ja jūs saprotat, ka tas viedoklis jūsējais ir tā, kā jūs tiešām domājat, tad izmantojiet to. Darbs prasa koncentrēšanos. Kaut kā jaunu sākšanu un ļoti labu ietēmēšanu. Tātad šeit atkal nebūtu vajadzības muļļāties, domāt apkārt, emocionalizēt, rēķināt, pārskaitīt vēl ko. Ir ideja, ir piedāvājums, piedalos, ir līgums, noslēdzu, nevelku neko garumā, nepārbaudu simtām reizes. Protams, ka pārbaudu tehniskos noteikumus. Protams, ka apskatos, vai viss ir pareizi, ja? Bet tā kā neatlieku, jo zobenu došajā laikā sola uzvaru tad, ja tu rīkojies ātri, precīzi, konkrēti un pēc noteikumiem. Varbūt tas varētu būt arī tāds īpaša pazīme. Visam ir jābūt godīgi un precīzi, bet nevelkam garumā. Un partnerattiecības. Kas notiek partnerattiecībās? Partnerattiecībās arī zobenu bruņinieks, jā, tas ir ritīgākais ātruma ieslēdzējs. Un te nu skatāties, vai jūs ar partneri kopā kaut kur skrienat, braucat, darat, visu vasarā izņemta, viens pasākums, otrs pasākums un tā tālāk. Bet ņemiet vērā, ka šis ir labākais variants, bet atkal tā steiga, trauksme, braukšana, skriešana, lūkojiet, lai tas kaut ko nenoslēp jūsu attiecībās, lai jūs kaut ko tur neskrieniet tikai tādēļ, ka jūs negribat par kaut ko parunāt, vai negribat kaut ko saprast, vai negribat kaut ko sajust. Ja? Tāda steiga, agresija un darbošanās. Bet otrs variants vēl ir tāds, ka jūs, piemēram, katrs par sevi kaut kur jāiet, skrienat, dodaties, ja? Un tas no otram partnerim patiešām var sacelt matus gaisā, tas patiešām var radīt ļoti lielu nepatiku, iebildumus, un te var rasties neviens aizvainojums, skandāls un tāda dusmīga izrunāšanās. Ja? Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārtas noteikti var solīt tikšanos, tādu diezgan strauju attīstības gaitu, diezgan tādu dinamisku. Ja? Mēs sākam satikties, un tad mēs satiekamies tur katru ļoti bieži, un mēs daudz runājam, mēs daudz spriežam, mēs apskatām savus viedokļus, bet saproties, ir tā kā intelektuāli interesanti, ja? Bet zobenu bruņinieks ir tā kā vairāk runāt, vairāk spriest, vairāk saprast un kaut kur pārvietoties, un ir interesanti, bet tajā nav mīlīguma, tajā nav romantikas, tajā nav tāda sirds siltuma, un raugiet vien, kā jūs gribat šīs attiecības veidot. Ja jums šis modelis ir ok, ka jūs vienkārši pasit padusē un kaut kur ved un stāst un rāda un runā un vēl, un kad varbūt arī te ir par to, ka halo, to arī mani dzird vispār. Un paskatāmies, ko strēlniekiem šajā mēnesī vēl vajadzētu izdarīt. Manuprāt, šī kārts ir par būšanu mierā. Būšanu mierā, apsēsties un saprast
par to, ko es sākumā teicu. Kādas ir manas prioritātes, kādas ir manas vajadzības, kur es skrienu, kas ir tas dzenulis, kas liek man skriet. Un palūkojieties, cik viegli jums ir nosēdēt, cik viegli jums ir būt mierā. Nu, ja jūs pamēģināt tādu 10 minūšu meditāciju, tas varētu būt interesants modelis, jo tas prāts, tas jūsu strēlnieku prāts, viņš jau skrien, viņš jau ražo, viņš jau traucās kaut kur uz priekšu, viņš ir kaut kur, stop. Pišķīt stopi. Ja? Nu, tāda ieteikums ir apstāties kaut uz 10 minūtēm un pavērot savas domas. Nu, man liekas, ka burvīgi izaicinājumi šajā mēnesī. Tiekamies atkal.